Vērpšana. Garajos rudens vakaros sēļu sētā tika gatavoti skaisti un silti dūraiņi, segas un villaines, taču līdz tam vēl bija veicams garš process. Vispirms tiek apcirpta aita, no tās iegūto vilnu mērcē un mazgā, pēc mazgāšanas to izžāvē un plucina, lai izbirtu grūži. Tad ņem susekļus un kārš, jeb ķemmē vilnu. Pēc tam vilna tiek sasukāta parupjā pavedienā, kuru ņem un sāk vērpt vērpjamajā ratiņā. Tieši sievietes, meitas, visbiežāk vecmāmiņas, kuras citu darbu darīt nespēja, nodarbojās ar vērpšanu. Tas bija sieviešu ziemas darbs, tāpat kā tālākā apģērbu pagatavošana. Nevērpa ceturtdienās un Katrīnas dienas vakarā, kas uzskatīta par aitu dienu. Ceturtdienu vakarus sveitīja, jo tajā esot mīļā Māra piedzimusi. Sēļu sētā Jēkabpilī joprojām iespējams aplūkot 19. gadsimta vēstures liecības par latviešu zemnieku ikdienas ritumu.